kājas un viņi tālu nevar aiziet. Līdz ar to viņi ies tikai pa soli, kustīgi tikai pa soliņu, un tad viņiem gals ir sūdatēji. Taisīšu savu superkruto instalāciju. Pirmo manā mūžā. Cerams, ka arī pēdējo. Domāju, ka parasti sārkauts un lūst. Izņemot manējais. Galka nav taisīšu kastu. Taisīs kastu, nu kas būs kastē? Nē, taisnība. Jūs redzēsiet, kas ir taisnība. Atbūt, nu teikt, varbūt piekdien pēdējā stundā, kad arī tā, ka es strādāju visu nedēļu, pabeidzu pēdējā brīdī savu darbu. Tā, nu, ja es nepabeigšu, es uzrakstīšu visu, cik mums pēdējā būs. Tas ir darbs no saviem vertikām. Protams, viņš stāv šitā, viņi paņem, apmet, un viņš kājamies. Tev vajag lielo telpu, lai to izdarīt. Jā. Tev vajag šito garumu un vēl tādu pašu garumu. Tas kur rulus. Un tad tā kā kādījums ir pretstats slinkumam, ja tas ir čaklam. Skice, bet tā nav galīgā skice. Un bija paredzēts rozā tāds cilvēks. Mums teiciens ir kāds tavs tāds dēls. Šis ir vai ne tavs vai dēls, nezinu. Un tas ir īstais izmērs, jā. Bet skolotāja teica, ka viss ir pārāk rozā visiem un ka es nedrīkstu viņu taisīt rozā. Tāpēc man viņš ir tādā violetā krāsā. Zili violets. Jā. Un tad ir tāds pats, tikai milzīgs uz preskartona. Un kāds ir tas saka? Pateici jau. Kāds tāds, jā. Un tad man ir vēl viena otra instalācija. Otrs darbs, kas ir instalācija. Un tas ir tādu atrod, kur ir 2 akmeņi. Mēs vienu dienu ar Katrīnu taisījām kastingu akmeņu. Kā jūs viņus atvedāt, cik lieli tie ir? Apmēram tādi. Un tādi, kad čitājāmas. Viņi nav pārāk lieli, jā. Es visu tās esi tāds lieli. Nav tik lieli. Jā. Mēs izgājām cauri ļoti lielu atlasu veicām. Es tā ļoti burtiski to nestāstīšu. Daudz paši to saprotat, ja? Tad tas ir tā, ka tad, kad tu pirmais brauc, tad tu pirmais mal. Nu, labāk, ka tu pirmais esi, un tad tu mal. Es pārdošu vidē CSDD vispār. Es izdomāju, ka vajag aizsūtīt viņiem, un tad mans nākotnes darbs ir vienkārši garantēts. Es izdomāju, ka tu varētu uztaisīt kampaņu, kā orgānu ceļu valodmētājs. Kā tu ātrumu ieteikt braucot ar Sinevilu? Ar Sinevilu? 110 mazākais. Minimālais. Jā, minimālais būs 110. Tur tie kalniņi un slieti, tur arī ieskrieties un lidot. Jā. Bet tur maz bērns staigā, tāpēc, labi, 9. Darba process ļoti svarīgi. Izgulēties nepūst. Es vēl nezinu, kurš ir tavs un kurš ir dēls. Es viņu tagad krāsoju nākuši. Pirms cik dienām tu jau pabeidzi? 2. Slikti. Švētais, laikam, es augstām viņu nokaitināšu. Viņam jau norēbēs reāli to darīt. Es jātais, ka viņam 2 sienas. Gribēju man zelta rāmu. Nepietika daudz. Es domāju par naudu. Tā man ir strupceļš, jo man nav pamatnes.
Tāpēc man vajag neko nedarīt tagad pēc pusdienām. Kas tev bija pasakām? Man bija katrai nelaimē laimīga galā. Tagad man ir radošas pārdomas, es zinu, ko man vajag. Un iespējams, ka man ir nepieciešams 3 graudus brandavīns. Un tas man ir jāiznes uz galvniecību. Un varbūt viņi man sataisīs pamatni. Es domāju, ka šajā valūtā šeit var maksāt. Cits netiek aktivizēts. Baigi forši viss, tikai vienīgais tas, ka ir ūdens tēks, tā kā sīka čuļņa. Jā. Nekas tur nekā. Labi, ir 3 sakām ar lēnu cūku, garu nedziļu sākumu roku, taisnībā acīs durvis un lielu brēku maza vilni. Jā, ļoti forši kursiņš, ļoti forši prakse. Es šodien braucu projām ļoti gandarīta. Un, ziniet, vecuma galā izrādās arī var iemīlēties instalācijās, jo līdz šim, man patika, bet, tas bija tāds ļoti liels feinšmekers, tiešām tāds izcils un smalks, ja, un piestrādātas instalācijas man patika. Bet, jau pagājuši gadu šeit darbojoties, un tagad vēl šogad vispār man tiešām ļoti ir iepaticies. Un, teiksim, materiāls pret materiālu, kā izskatās forma pret formu. Un arī kā tas viss šitai lielajā angārā izskatās, vispār ļoti interesants darbs. Man patika. Es biju izdomājis beigās konstrukcijas. Tā kā riktīgi liels 2,5 metru augstumā un 1,5 metru platumā. Tā kā riktīgi gigants. 1, 2, 3, 4 dienas pagāja. 4 dienas. Visi darbus jau ir praktiski pabeiguši. Un 4. dienā man pasaka, ka darbs nedara. Galīgi nedara. Un šodien es skolotājiem parādīju jaunu konceptu, jaunu ideju un taisīju visu no sākumiem, kas bija 1000 reiz vieglāk. Man tagad ir darbs instalācija, riktīgi vienkārši. Es vairāk priecājos par to, ka jums ir iespēja iziet no saviem rāmjiem, no saviem tradicionāliem rāmjiem, nevis tādām klusā daba, tādā tiešā izpratnē, tur portrets vai pusfigūra vai kaut kāds cits, bet, kas attiecās uz mākslu un uz tādu mākslu, kas cilvēkiem ir cilvēkus, kur uzrunā, ja? Nopietni tā domāju, ka tas ir ļoti svarīgi, ka jūs esat mēģinājuši izpausties pilnīgi citās formās un mēģinājuši sevi parādīt no vislabākās puses, un jums tiešām tas ir izdevies, un tas man ļoti, ļoti patīk. Yes, indeed, it's fun time.